Aizsasam acinīs ciet, uzliekam lielu smaidu sev uz lūpām, ievelkam dziļi elpu, sasprindzam visu ķermeni tā, ka mēs tāds sasprindzis. Tad, kad vairs nevaram aizturēt elpu, atlaižam, izelpam visu gaisu ārā. Atkal ieelpoju, smaids uz sejas, bet sasprindzinu visu ķermeni, sasprindzinu, rokas dūrītēs štātē. Pleci varbūt pat tā uz augšu sarauti, sasprindzinu. Jūtam, kā sēžas muskuļi, kājas, viss sasprindzis, vēders, rokas, galvā. Un tad, kad vairs nevaram, tad atlaižam. Un tad vēl vienreiz tādu rītīgi, dziļi ieelpoju, cik varu. Aizturu elpu un sasprindzinu ķermeni. Sasprindzinu. Un tad, kad vairs nevaru, tad izelpoju visu gaisu ārā. Nonāk šeit un tagad, šajā fantastiskajā vietā. Un iedomājamies kādu dzīves mirkli, kurā mums bija liela panākuma, kurā mēs kaut ko dabujām, ieguvām, kurā mums sanāca, kurā mums izdevās. Kaut kas tur notika tāds foršs. Varbūt tas bija tur kaut kāds augstskolas diploms vai vidusskolā popielā vinnējām vai bērndārzā kaut kādu konkursu, bet panākumi, tāds ritīgi panākumi, kur tu kaut ko sajūties, wow, es varu. Man izdodas, man sanāk jackpots, yes. Amazing, tāds sajūtas ritīgi, wow, tāds, kad lidojam. Atceries to situāciju, atceries, kurš tev tur apsveic, tev astiņas mirdz, varbūt tas ir bērnībā, kāds kauss tur kādā sportā. Kas tas ir? Atceries tās sajūtas, paskaties no visām 4 pusēm sevi, kā tu tur, kāda tev stāja, kā citi tevi slavē, kā tu visiem patīc varbūt, kas tur ir, un paķer to sajūtu, apskat šobrīd to situāciju, tā, kas tur ir tie panākumi, ko tev tas nozīmē. Māma bija lepna, tētis bija lepns, visiem es biju svarīgs, kas tur ir. Ko man tas mirklis nozīmēja? Ko viņš man deva, kādu bildi viņš piestiprināja pie panākumiem. Šis ir ļoti, ļoti svarīgi. Toreiz tie panākumi, tīpaši tā ir jauna, tāda bērnība. Viņš man piestiprināja varbūt bildi visbiežāk, vecāki man mīl, es esmu svarīgs. Kādu bildi tas piestiprināja? Un tie ieraudzīs, kāpēc es šobrīd meklēju panākumus. Un paskaties, varbūt nevis panākums, bet meklēju uzmanību no mammas vai no apkārtējiem vai uzslavu no skolotājiem. Un pamani to, vienkārši pamani, tas nav nekāds pārmetums sev, tas nav nekāds, man tagad ir jādara savādāk, es vienkārši pamani. Es toreiz vinējot to, ieguvu to, wow, tāpēc es meklēju panākumus, super. Es saprotu šodien. Ievelc dziļāk elpu, pavēro, kā tavs ķermenis uz šo informāciju, uz šīm atmiņām reaģē. Un pamēģināsim pavisam drosmīgi šodien. Ar ko es šodien sev gribu asociēt panākumus? Pavērs uzmanību uz sevīm, ja tas bija toreiz, es atceros, visi man apbrīnoja. Šodien es panākums kultivēju savā dzīvē, lai novērtētu sevi, lai iemīlētu sevi, lai pievērstu sev uzmanību. Sev, nevis no citiem, bet sev iekšā. Un padomā, kāds būtu tavs panākums, ja tu šodien, piemēram, pasēdētu 5 minūtes klusumā ar sevi un nosaukt to par panākumu. Meditācija šobrīd šeit un tagad būtu, tas ir tavs panākums, tava uzvara. Jo tu noliki malā visu pārējo, aiztaisīji acis ciet un seko līdzi meditācijai. Vienkārši būt, eksistēt, bez darīšanas, bez pierādīšanas, bez būšanas labai, sliktai, gādīgai, jebkādai. Tu vienkārši esi un ar to pietiek, un tas ir panākums. Tava būtība, tava eksistence ir panākums.
Un sajūt sev iekšā vēl vairāk un vairāk, un vienkārši būt šeit jau ir uzvara. Būt šajā izaicinājušā dzīves spēlē ir uzvara, ir panākums. Vienkārši tas, ka tu esi. Nomet visu, ko es izdarīju, kādus kursus es izgāju, kāda man ir ģimene vai māja, nomet to visu, ieraugu sev pavisam kailu, varbūt apģērbi ar skaistiem ziediem, un redz, ka tas ir panākums būt tev. Būt tev tieši šobrīd, šeit un tagad. Nekas vairāk vai mazāk. Tevi viss ir tevī. Tu esi visveiksmīgākais, panākumiem bagātākā, par vienkārši būšanu, par sevi. Un tā. Saliekam rokas sirds centrā, vai ne kopā, viena plauksnī pret otras, vai vienkārši viena uz otras. Dziļā pateicībā par to, ka mēs šodien šeit veltījām šo laiku sev, par to, ka mēs meditējām, par to, ka vienalga, kad mēs pieslēdzāmies, ka mēs pavadījām ar sevīm šo mirklīti. Un šis ir tas labākais laiks, kad iet un pierakstīt, sarakstīt, varbūt uzrakstīt savu lieliem burtiem uz spoguļa. Es esmu panākums, es esmu uzvarētājs, bet sevis atceramies. Tas nav vairs par citiem, tas nav vairs par to, kurš apkārt ko par mani teiks. Tas ir par to, ka es sevi jūtos vispietiekamākā, visskaistākā, visforšākā, vispiepildītākā, par to, ka es vienkārši esmu. Neko citu nevajag, tikai būt. Paņem to šodien priekš sevīm. Paldies jums milzīgs par šo kopā būšanu. Un lai fantastiskas dienas, un pēc tam noteikti, vai iekomentē zem šī video, vai atraksti man, kā tev šī meditācija, kā tev gāja, un ka tas nosēžās viss, bet šobrīd vēl kāda skaista mūzika uzliec, paraksti, padomā, esi ar sevi, jo ar sevi būt ir visgaršīgāk, visskaistāk, un tad, kad to tu iemīli, tad tu esi tavs lielākais panākums, un viss tev ir.